Čau, čau visiem šodien, piekdienā. Izlēmu ierakstīt nelielu video, pastāstīt par saviem pašiem mīļākajiem, foršākajiem atradumiem no Mihī, bet, kad es sāku nest uz galdiņu, likt tos savus mīļākos, izrādījās, ka viņi ir milzumi daudz, un tādēļ es šoreiz aprobežošos ar Mihī kosmētiku mājai. Pastāstīšu jums, ko mēs lietojam ģimenē, kā lietojam un ko es varu ieteikt savam labākajam draugam. Ko kompānija saka par kosmētiku mājai? Tā ir nevainojama tīrība tavās mājās un rūpes par apkārtējo vidi. Jā, kosmētika mājai no Mihī ir eko, dabai un cilvēkam draudzīga. Ļoti efektīvas formulas, ekonomisks izlietojums un atbilst Eiropas kvalitātes un drošības standartiem. Nu, bet loģiski, vai ne? Kā tad Eiropā tirgosi šo produktu, ja nebūs visi standarti? Labi, centīšos īsti, jo mums jau visiem laiks ir nauda. Un es saprotu, kad, ja sāk runāt par produktiem, tad parasti, ja cilvēkam patīk, viņš izplūst un runā daudz un gari, jo pašam patīk. Tātad pirmais produkts, kuru es ieliku savā pirmajā pasūtījumā, tas bija Mihī bestselleris attaukotājs. Bija ļoti noilgojusies pēc šī produkta, jo manas pannas, cepeškrāsnes atsūcējs prasīja ļoti lielu palīdzību. Šis produkts man nepievīla. Manuprāt, pat man bija liels pārsteigums, jo bija pat labāk, kā es biju cerējusi. Ļoti labi noņem viss taukainās, notīra viss taukainās virsmas, un ne tikai to, arī laika gaitā esam sapratuši, ka ļoti labi izņem no apģērbiem ļoti liels netīrums, tā kā mūsu kungi strādā dažādos darbos, kur ir ļoti netīrs, arī no darba apģērbiem traipus ļoti labi iztīra. Kā arī es esmu izmēģinājusi tīrīju laukā baltās vasaras mēbeles, kā saka, dārza mēbeles, ja, krēslus, jo tie stāv laukā man visu gadu, un tad pa ziemu, pa vējiem, pa lietiem bez maz vai apsūnojuši, ja, un šis bija vienīgais līdzeklis, ar kuru es ātri un bez mokām tiku galā ar saviem krēsliem. Ļoti daudz dažādu pielietojumu, un es uzskatu, ka šim produktam jābūt katrā mājā, ja jūs vēl viņu nepazīstat, noteikti iesaku iepazīt. Tad otrais, kas ir ļoti populārs Mihī, tas ir sodas tīrīšanas līdzeklis. Sastāvā ir pārtikas soda, ko mēs arī lietojam, ja? Un sodas tīrīšanas efektu, ja, mēs jau visi zinām. Es esmu ar šo līdzekli tīrījusi arī vannas istabā, kur ir baltās flīzes, starpiņas, jā, arī sienas, kur ir flīzītas pa starpiņām, ļoti labi balina, tīra, universāls produkts, jā, ar ļoti daudz labām atsauksmēm. Tad vēl viens ļoti populārs produkts, kuru es arī noteikti iesaku, tas ir traipu tīrāmais līdzeklis. Mūsu mājās arī jau nepieciešamība, jo ir, kad uz apģērbiem rodās tāda neizmazgājama pleķi, ja, un tad pirms mazgāšanas sapūšam šo spreju un paturam kāds 15-20 minūtes un liekam mazgāties apģērbu kā parastā režīmā, ja. Ir šāds traipu tīrāmais arī bērniem, un tagad ir iznācis arī jaunums spreja veidā dažādiem traipiem, un redzu, kad ir milzum daudz atsauksmes, jā, cik viņš lieliski strādā. Nu, Mihī malači, jā, tiešām uzlabo dzīves kvalitāti, un mēs jebkurš varam atļauties šos produktus. Tad
ļoti, ļoti iecienīts. Es zinu, kad arī bija laiks, kad tiešām meklēja cilvēki tādu jaudīgu, labu trubu tīrāmo līdzekli, ja? Tātad ielējam šo šo trubu tīrāmo līdzekli trubās, ja? Un labāk ir vakarā un uz nakti, un lieliski visi iztīra trubas. Ir tīras un var atkal tālāk funkcionēt. Esmu redzējis dažādus video, kā strādā šis trubu tīrāmais līdzeklis, nu, apēd visu. Visu apēd un aiziet viss burbuļodams. Tā kā, ja meklējat ļoti, ļoti tādu jaudīgu līdzekli, ar ko trubs iztīrīt, noteikti iesaku izmēģināt šo. Tālāk, arī viens no pirmajiem, kas man bija nepieciešamība, tas ir traipu tīrītājs uz paklājiem un dažādām polsterētām virsmām, ja? Arī, nu, mēbelēm, piemēram, ja? Nu, man vairāk viņš nepieciešams, jo mājās ir dzīvnieks un dažreiz sanāk slikta duša un tā, un tad es ātri tieku galā ar šo problēmu, uzpūšu uz pleķa un patur kādu laiku, un tā birstīti vēl var palīdzēt, un viss kārtībā. Arī nav nekāds, man pilnīgi neuztrauc, ka no man dzīvnieks atstāja kādus traipus, jā, mums ir mājās visa grīda ir ar paklāju pārklājumu, izņemot virtuvi un vannas istabas, ja, un tā kā man šis līdzeklis ļoti nepieciešams ikdienā. Vēl viens, kas bija gandrīz, var teikt, pirmajā manā pasūtījumā, bija gaisa atsvaidzinātājs. Bija noilgojusies pēc laba gaisa atsvaidzinātāja, kas ir uz ūdens bāzes un kas ir draudzīgs arī dzīvniekam. Mums ir pieejama, man šķiet, 2 veida. Ļoti patīkama smarža, un vēl varu teikt, ka viņš ļoti ilgi kalpo, ja, kad nav kā ātri izlietojās. Ļoti patīkama svaiga smarža, un šo es noteikti arī iesaku katrā mājā. Tālāk mums ir jau arī lietoju logu tīrāmo, stiklu tīrāmo ar ūdens atgrūdošu efektu. Jā, arī esmu lietojuši šo pavasari, mums ir daudz logi mājās un ļoti labi pastrādāja. Tas arī burvīgs. Un mūsu arī slavenās roku ziepes, virtuves ziepes, jā, ar kurām tīram dažādas virsmas, man jau būs tukši jāpapildina, jo es arī turu viņu virtuvē pie izlietnes un arī mazgāju rokas, ja. Dažādas virtuves dēlīšus, noņem visas nepatīkamās smakas, tur sīpoli, ķiploki, zivis un tā tālāk, ja. Varam daudz ko tīrīt ar viņu, un viņam ir ļoti patīkama smarža, nevis tur ķīmiska smaka, ja. Un šis mums ir ļoti topīgs un ejošs produkts. Kā redzēt, ļoti daudz visa kā, un galvenais, ka es varu to atļauties, jo tas nav dārgi, ja, dažādām dzīves situācijām. Tad vēl, jā, bestsellers arī putas duškabīņu tīrīšanai. Nu, fantastiski strādā. Nopūšam ar putām, tad paturam kāds 15 minūtes. Un tad ar ūdeni noskalojam. Arī šis līdzeklis atstāja tādu kā kārtiņu, izveido tādu kārtiņu, kas atgrūž ūdeni, ja, un līdz ar to mums retāk duškabīnes, tās durvis, arī sienas ir jātīra. Visiem šiem produktiem ir ļoti patīkama viegla smarža, nevis smaka. Un tā kā es lienu iekšā duškabīnē tīrīt no iekšpuses, ja, un tad, piemēram, ja durtiņas ciet un
tīrīšanas līdzeklis ir riktīga ķīmija, nu tad ir jāsmok nost, ja? Ar šo tādu lietu nav, un viņš ir tiešām ļoti efektīvs, ja? Viņš ļoti ātri notīra visas ziepju nogulsnes un tā tālāk. Noteikti iesaku izmēģināt, būsiet priecīgi. Tad vēl man ir trauku mazgājamais gēls. Nebija tāpat ievērojis, ka tur sastāvā ir skābenes un sinepes, ja? Nu, katrā ziņā visi Mihija mājas kopšanas līdzekļi ir ļoti no dabīgiem dažādiem ingredentiem, ja? Kas, nu, lai ir maksimāli dabīgi, ja? Un arī ļoti efektīvi. Ar šo, viņam ir interesanta krāsa, ir tāds tā kā sinepju krāsa, ļoti labi puto un mazgā trauks, ja? Tā kā tas ir lielisks. Un arī nesen atklāju, un nu tā pamatīgāk ievēroju trauku mazgājumām mašīnām, mazgāšanas līdzeklis, arī ļoti, nu, perfekti nomazgā trauks, arī zemā temperatūrā, arī kopi trauku mazgājumo mašīnu. Ļoti kompakti, viegli ielējam vajadzīgo daudzumu un arī nekādas ķīmiskas smakas. Vienu brīdi bija aizmirsies pasūtīt, tad bijām veikalā iegādājušies. Nu, tur uzreiz, nu, tāda atšķirība, ja, pēc smaržas vien jau, ja. Tā kā tā. Tad vēl, jā, arī, nu, nepieciešama lieta katrā mājā, ļoti efektīvs. Tualetes tīrīšanas līdzeklis, ar viņu var tīrīt arī dažādas virsmas, vannas, istabā, arī sienas, izlietnes, ļoti viegla, patīkama smarža, nav tāda, kā zinām, kad tualetes tīrīšanas līdzekļi, tur tāds chlors vai vēl kaut kas, jā, viņš pat smaržoja, ja? Viņš viegls citrus man pat šķiet ir, tā kā tas. Un tad vēl man ir jaunumiņš, mūsu mitrās salvetes, kuras arī sākām lietot un ļoti noderēja, kad man bija ciemiņi atbraukuši ātri. Vienam vajag apaus notīrīt, otram to, un es tikai ar savu paciņu lūdzu, viņas ir pabiezas, arī ir ļoti fēni smaržo. Jā, un efektīvi notīra. Šīs ir principā universālas, jā. Un vēl vienas es jau arī pamēģināju stikla tīrīšanai, stiklam, spoguļiem, var arī logiem, jā. Tā kā tāda noderīga lieta, un šajā pakā ir 60 gabals, 60 salvetes. Tas man šoreiz būs visu, bet es, protams, neprādīju visus produktus, kas ir kosmētika mājai. Man patreiz ir tas, kas man ir ikdienā nepieciešams, jā. Jā, vēl pasūtīju leduskapi tīrīšanai sprejiņu. Pirms tam gan bija iztīrījusi jau ar virtuves ziepēm. Tā kā tas vēl gaida savu uznācienu, jā. Bet noteikti, ja nezināt, vēlties pievienoties Mihī, vēlties iegādāties kvalitatīvus produktus par ļoti labām cenām, es uzreiz iesaku neaizmirst ielikt pirmajā pasūtījumā šo, ja. Un kas vēl ir interesanti, kad šos dozētājus, dozatoriņus mēs pērkam klāt atsevišķi. Kompānija cenšas, lai būtu mazāk atkritumu dabā, ja? Un mēs viņu nopērkam atsevišķi. Tad, kad man šis iepakojums ir tukšs, es nopērku jaunu iepakojumu, bet šito dozētāju lietoju to pašu. Iedomājieties, cik daudz dozētāji aizietu dabā atkritumos, ja būtu katram klāt savs. Jā, redziet, cik daudz. Jā, vēl gribu pievērst uzmanību. Daudz meitenes nezina, kad dozētājam šeit ir attaisāms galiņš. Ja gribam, lai nāk strūkliņā ārā,
tad mēs viņu attaisam vaļā. Ja gribam, lai produkts veido putas, tā kā, piemēram, šis aptaukotājs, viņam jāveido putas, ja, aiztaisam ciet, un viņš veidos putas, ja. Tā arī ir citiem līdzekļiem, arī, piemēram, duškabīnei, ja, mums ir vajadzīgas putas, tātad taisam ciet. Ja, kam vēl? Virtuvē mājās ir parastais pumpītis. Paklājiem arī vajag putiņas, arī taisam ciet. Traipu tīrām arī vajag putiņas, arī taisam ciet. Nu, šādā veidā. Ceru, ka bija jums interesanti, noderīgi. Ja jums ir kādi jautājumi, mani sauc Lita Cielava, es esmu Mihī kompānijas partneris. Rakstiet, jautājiet, ar prieku atbildēšu. Laipni aicināti Mihī.